Labdien, Zivis, jūsu dzimšanas dienas laikā paskatīsimies, kāda ir tarota prognoze pašlaik Zivs zīmē dzimušajiem. Imperatori. Imperatore liecina par mieru, par sakārtotību, par komfortu, par lielām cerībām uz skaistām dāvanām, uz prieku par apkārtējo pasauli, par apkārtējiem notikumiem. Tāds lēns, mierīgs, komfortabls, sakārtots, ērts, nesteidzīgs mēnesis, es gribētu teikt. Turklāt tajā ir tāda ražība, auglība, ienākumi, vairāk nekā nāk klāt, nekā iet prom, un šis ir laiks, kad jums ir vēlams būt mierā, novērtēt visu to, kas jums ir, ja neesat to vēl izdarījuši, un priecāties izbaudīt tās lietas, kas ir jums apkārt, tos cilvēks, kas ir jums apkārt, tos notikumus, kas ir apkārt, un mēģināt ar tādu pozitīvu skatījumu uz to visu raudzīties. Palūkojamies, ko darbs zivīm. Arī darbā risināsies notikumi, kas gribētu teikt, ir svarīgi iespējams ilgtermiņā, jo raugiet, tur ir kaut kāda tāda kā nezināšanas, neizpratnes, noslēpuma piegarša. Kārtas priesteriem nes tādu noslēpumainības garšu, kas iespējams saka par to, ka nākas vairāk izprast, vairāk meklēt, atrast atbildi, mēģināt, uz ko es esmu uzķēries, kur man neiet vai kur es tieku maldināts. Priesteriene nes tādu kā mazu blāvu plīvuru priekšā notikumiem, un mēs viņus nespējam atšķetināt. Līdz ar to darbā būs notikumi, kurus varbūt nevarēs izskaidrot ar prātu vai nevarēs tik aši uztvert visu kā citās reizēs, bet mēģiniet tā tīri intuitīvi iedziļināties lietās un saprast tādu slēpto būtību. Turklāt uzmanieties mazliet no kādas sievietes, kas varētu ienest darbā vidē intrigas, neskaidrības, mazas baumiņas, mazus kašķīšus. Skatieties, lai kaut kas no jums darbā netiktu slēpts, apzināti slēpts. Ja ir tāda iespēja jūsu darba vidē, ka kaut kas tiek no jums noklusēts, neizrunāts, apzināti slēpts, tad raugiet, varbūt to atrast, saprast un noskaidrot. Partnerība. Partnerībām tāda kā maza atšķirtība no partneri, jo 6 zobenu kārta liecina par prombūtni, par aizbraukšanu, par vairāk būšanu ārpus mājas. Tas ritms, kāds jums ir vienmēr tūs, cieši, piemēram, ar partneri un klātesoši šajā mēnesī varētu būt mazliet vaļīgāks. Tas nozīmē, ka jūs varat, ka viens no partneriem var kaut kur braukt vai ne tik bieži būt mājā, vai vairāk aizņemt savās sporta nodarbībās, vai vairāk ārpus mājas un ceļā, vai arī šī kārta, protams, var nozīmēt kopīgu ceļojumu. Ja? Tātad kopīgu došanos, kopīgu ceļojumu, uz ko arī ir likts akcents šajā kārtī. Tā kā aiziešana no pašreizējā trauksmēnā, saspringta, aptīksme darba situācijas uz vieglāku risinājumu, mazliet atpūsties un pabūt kopā. Tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, 6 zobenu kārts ir tāda nevisai daudz soļoša attiecību atrašanā, jo daudzkārt 6 zobeni ir tā kā novērš jūsu uzmanību no partnerības meklējuma uz kaut ko citu. Līdz ar to šajā mēnesī acīm redzot būs citas prioritātes, citas vajadzības, uz ko tik liks akcents un tā partnerības aktualizēšana laikam šajā mēnesī nav ļoti svarīga. Manuprāt, ka svarīgākā tēma ir darbs, kurā ir šīs daudzās neatšķirināmās lietas, iespējams, kas piesaistīs jūsu uzmanību un līdz ar to atņems pietiekami daudz laika. Un jautājums šajā mēnesī jautājums, ko jūs varētu uzdot pats sev. Un šis jautājums ir, kas tā ir par lietu, situāciju vai notikumu, kurā es varētu būt drosmīgāks, mazliet bezatbildīgāks, pārsteidzošāks. Tātad, kurā vietā, situācijā vai notikumā vai kopā ar kādu cilvēku es varētu būt pārsteidzoši viegliprātīgs. Ja? Un ko tas jums dod? Tādas ziņas martā, uz tikšanos atkal!